Šodien saruna ar Daci, sievieti, kura ikdienā atbalsta priekšlaicīgi dzimušos mazuļu vecākus. Mēs runāsim par to, kā šāds notikums ietekmē ģimenes, kā vecāki piedzīvo zaudētās gaidas un kādu atbalstu sniedz gan speciālisti, gan biedrība Esmu klāt. Sveika, Dace! Lai saprastu, cik būtisks ir šis temats, lūdzu ieskicē skaitļos, cik bieži Latvijā notiek priekšlaicīgas dzemdības. Jā, Latvijā jau ilgstoši šis rādītājs ir nemainīgs, tātad priekšlaicīgi pasaulē dzimst, Latvijā priekšlaicīgi dzimst aptuveni 6% visu jaundzimušo. Te ir būtiski iezīmēt, ko nozīmē priekšlaicīgi dzimt. Tas nozīmē, ka bērniņš ir nācis pasaulē pirms pilnām 37 mātes grūtniecības nedēļām. Jāsaka, ka Latvijā šis rādītājs, šie 6% ir ļoti labs uz pasaules fona, jo pasaulē vidējais, un tas pat nav augstākais, bet tieši vidējais rādītājs ir 10% jaundzimušo, kuri piedzimst priekšlaicīgi. Absolūtos skaitļos, ja mēs skatāmies, tad pagājušajā gadā, 2024. gadā, Latvijā piedzima nedaudz virs 12,000 bērniņu, tad sanāk, ka virs 700 piedzima priekšlaicīgi. Varētu būt arī vērts ieskicēt, ko tas nozīmē. Priekšlaicīgas dzemdības, priekšlaicīgi dzimis bērniņš, vairāk par to ikdienu, kas notiek tajā brīdī, varbūt tu pastāsti gan no savas pieredzes, varbūt personīgās, ja jūties gatavi tam, gan arī no tam, to, ko tu redzēji, esot biedrībā Esmu klāt. Par priekšlaicīgām dzemdībām droši vien var runāt daudz un ļoti plaši. Varbūt iesākumā mēs varētu pastāstīt, ka priekšlaicīgas dzemdības var sākties dažādi. Tās var būt gan prognozētas, gan pēkšņi sākušās. Tas ir viss atkarīgs no tā, vai mediķiem iepriekš ir bijušas aizdomas par to, ka tā varētu notikt, ka ir kaut kādas medicīniskas indikācijas par to, ka bērniņš varētu nākt pasaulē ātrāk, vai šāda indikācija nav bijis. Un patiesībā ļoti bieži priekšlaicīgas dzemdības tiešām sākas neplānoti, kā tas bija arī manā gadījumā. Vecākiem vienkārši nav laiks sagatavoties tam, ka bērniņš nāks pasaulē ātrāk. Jā, un tad ir tie otri gadījumi, kad ir kaut kādas jau medicīniskas indikācijas, kad ārsti gaida, ka bērniņš var nākt ātrāk pasaulē un dara visu iespējamo, lai šo brīdi pēc iespējas novilcinātu, lai bērniņš mammas vēderā pavada pēc iespējas ilgāku laiku. Vēl mēdz būt gadījumi, kad rūpīgi izvērtējot mātes un bērnu veselības stāvokli, ārsti pieņem lēmumu, ka kaut kādā brīdī bērna vai mātes veselībai drošāk un labāk būs, ja bērniņš nāks pasaulē priekšlaicīgi. Tātad tas tiek pieņemts šāds lēmums, un tad vai nu tiek ierosināts dzemdības, vai tiek veikts akūts ķēzargrieziens kaut kādā brīdī. Tie ir tādi plus mīnus 3 scenāriji, kā tas notiek. Jā, man pašai pirms 4 gadiem priekšlaicīgi piedzima jaunākais no 3 bērniņiem, kas notika ļoti negaidīti. Man pat neviens nebija pabrīdinājis, ka tāda iespēja pastāv. Protams, tas ir ļoti liels šoks gan pašai, gan visai ģimenei. Griežās kājām gaisā pilnīgi visa dzīve, jo vienkārši es vienā brīdī attopos slimnīcā, kurā es pavadīju kopumā aptuveni 1,5 mēnesi, kamēr es tiku mājās ar bērniņu. Tas ir ļoti, ļoti izaicinoši un grūti, gan emocionāli, gan arī fiziski ļoti nogurdinoši un smagi. Tur ir ļoti daudz aspektu, ar ko saskaras jaunie vecāki, kuriem bērniņš ir pasteidzies piedzimt ātrāk. Ģimenē ir vēl kāds bērniņš jau, tad šie bērniņi paliek mājās, bieži vien ikdienā nesatiekot mammu, pie kā viņi ir pieraduši, kas ir atkal papildu izaicinājumi. Protams, uzturēties slimnīcā ilgstoši neviens nevēlās, un lai cik brīnišķīgi mums Latvijā būtu šī medicīniskā aprūpe bērniņiem, protams, tā nav tā vide, kur tu vēlies atrasties, īpaši, ja tu esi viens pats tur un nav tuvinieku atbalsta tajā brīdī. Ģimenēs, kā piemēram mums tas bija, tad mājās ir vēl 2 mazi bērni, par kuriem tātad ir jārūpējas tētim. Tētim ir vēl jāiet uz darbu, un viņš nevar atrasties visu laiku slimnīcā kopā ar mammu un mazulīti.
Līdz ar to viss rūpes par mazlīti ikdienā ir uz mammu. Tas režīms slimnīcā atrodoties ir diezgan nogurdinošs. Tas prasa ļoti daudz resursu, visādu resursu. Jā, un es varu tad, ja interesē, pēc tam pastāstīt sīkāk gan par to režīmu, gan par to, kā notiek šī te dzīve slimnīcā ar priekšlaicīgi dzimušu bērniņu un kaut kādas citas lietas un nianses. Jā, jo es sākšu ar to par sajūtām, par kurām tu jau bišķiņ pieskāries, ar par tām, kā vecāki jūtas, un ir iespējams bišķiņ vairāk ieskicēt, kādas ir šīs dažādās emocijas tajā brīdī, lai tīri varbūt kāds varētu tā empātiski pieiet klāt šī situācija un saprast, ko vecāks var piedzīvot tajā brīdī, un pēc tam arī mēs varam noteikti pietuvoties arī sīkākajām detaļām un tām gaitām slimnīcas telpās. Jā, nu tas pirmais noteikti ir šoks, īpaši, ja šīs dzemdības nav bijušas plānotas priekšlaicīgi, kā es minēju, un man pašai tā sajūta bija tāda, ka tas vispār atrodos tā kā filmā, ka tas nenotiek ar mani bezmazvai, un ka es esmu kaut kur ārpus sava ķermeņa un ārpus realitātes. Un sākumā ļoti grūti ir arī tas, ka, ja bērniņš ir intensīvās terapijas nodaļā, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā, tad nevienmēr pie viņa sākumā var atrasties visu laiku, un pašā sākumā tas ir salīdzinoši maz, kad pie viņa var atrasties. Vismaz man tā bija pirms šiem 4 gadiem. Es pie viņa varēju doties ik pa 3 stundām, aiznest pieniņu, paskatīties uz viņa inkubatorā, izmērīt temperatūru un pielikt rokas, un tas arī bija viss, un arī pat ne pirmajā dienā. Tas ir ļoti grūti, jo dzemdības ir notikušas, bet bērna klāt nav. Un tad ir tā ļoti jocīgi, sāpīgi un skumīgi. Mācīs. Es teiktu, ka šobrīd ar katru gadu paliek aizvien vairāk informācijas pieejams, bet tāpat tas pirmais ir ļoti liela neziņa. Jebkuram no vecākiem, es domāju, arī šodien piedzimstot bērniņiem priekšlaicīgi vecākus pārņem neziņa par to, kas būs tālāk, kas notiks. Un tad šeit ir ļoti liels atbalsts medicīnas personāls, ja viņi atnāk pie vecākiem un izstāsta, kas notiks tālāk, kas jūs sagaida, kāda būs šī darbības secība, jo informācija tomēr rada tādu drošības sajūtu, prognozējamība rada drošības sajūtu, jo visa dzīve ir izmainījusies, un ja nav skaidrs, kas notiks tālāk, tad ir ļoti grūti. Un par tām sajūtām vēl, tās katram noteikti ir atšķirīgas. Vecāki var saskarties arī ar tādām sajūtām kā dusmas, kā noliegums, kā sēras. Nevajag baidīties no šī vārda sēras, tādēļ, ka vecākiem ir zudusi iespēja piedzīvot grūtniecību līdz pilnam laikam. Tas, ko viņi ir izsapņojuši, ko viņi ir gaidījuši, ko viņi ir ļoti iespējams rēķinājušies, iespējams ir bijuši kaut kādi plāni vēl. Bērniņi var piedzimt 2-3 mēnešus pirms plānotā laika. 22. grūtniecības nedēļā tas ir 4 mēneši pirms plānotā laika. Tas ir ļoti, ļoti ilgs laiks. Sabrūk sapņi, cerības, plāni, iespējas. Tas viss ir zaudējums, jo zaudējums nav tikai kāda tuvinieka aiziešana, bet tas varbūt arī tāds plašāks termins. Un tā tas ir arī šajā gadījumā, kad vecākiem ir sabrukušas šīs gaidas, sapņi un cerības. Es atceros pati, kad man bērniņš piedzima priekšlaicīgi, mēs to pēc kādas dienas vai 2 paziņojām tuvākajiem cilvēkiem. Man sāk nākt tā kā apsveikumi ar bērnu piedzimšanu. Pirmā reakcija bija, bet te jau nav par ko priecāties, kāpēc mani apsveic, viņš piedzima tik agri un nekas jau nav labi. Tā ir vienkārši reakcija tajā brīdī. Reakcijas, es domāju, var būt ļoti dažādas. Un es domāju, ne visi vecāki var būt šādi piedzīvot to, bet tas bija tas, kā es to sajūtu, kad man likās jocīgi, ka man tajā brīdī apsveic ar bērniņu piedzimšanu, jo patiesībā nekas nav labi. Es tikai ticību, ka būs labi. Paldies, ka tu padalījies ar savu pieredzi, un no tās man arī izrietēja jautājumi, kas tev palīdzēja tajā brīdī atbalstīt sevi pašu, vai kas tevi atbalstīja? Man laikam tiešām ļoti būtiska bija šī informācija par to,
kas notiks tālāk, kā notiks tālāk, kur mēs būsim, cik ilgi mēs būsim, ar ko rēķināties, ko sagaidīt. Es atceros, kad man bērns piedzima Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, un tad to pirmo nedēļu mēs atradāmies tur, un pēc tam notika pārvešana uz Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu. Un tad es tajā pirmajās dienās izmisīgi googlēju, meklēju visu, ko es varu atrast par priekšlaicīgām dzemdībām, par priekšlaicīgi dzimušiem bērniem, jo man iepriekš ar to nebija pilnīgi nekādas saskarsmes, man arī ne tā draugu, ne tuvinieku lokā īsti nevienam šādi gadījumi nebija bijuši, līdz ar to es nezināju, ar ko rēķināties un ko sagaidīt. Man bija bail no pārvešanas uz bērnu slimnīcu, jo es nezināju, kādi tur būs apstākļi, kas tur būs, kas ir vajadzīgs līdzi. Tad es tā kā svaigu gaisu ķēru katru komentāru sociālajos tīklos, ko es atradu, kur bija kaut kādas informācijas druskas. Un tad bija vēl viena, kas man ļoti palīdzēja, bija tāds arī informatīvs materiāls tieši par priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem, kas bija izdots jau pasen, bet tas man bija tāds arī liels atbalsts. Principā, jā, laikam jau man personīgi tā informācija bija ļoti, ļoti vajadzīga. Es zinu, ka es lasīju arī citu vecāku stāstus. Kur tu atradi citu vecāku stāstus, kādos avotos? Tolaik, kad es vēl pat nebiju šīs biedrības daļa, tad tā bija šīs biedrības mājaslapa, kur bija pieejami šie vecāku stāsti. Internetā bija kaut kādi atsevišķi video sižeti, kaut kur kaut kas bija. Visu, ko es varēju, to es, man liekas, arī biju izlasījusi. Jā, tā kaut kā. Tā sajūta, ka tu neesi viens, kas to piedzīvo, ka ir vēl vecāki, kas iet tam cauri un palasīt, kā viņiem ir gājis un kā viņi ir to piedzīvojuši, tas ir ļoti vērtīgi. Un saka, lūdzu, vai es pareizi sapratu, ka nevienmēr priekšlaicīgi dzimis mazulis nonāk intensīvā terapijā? Nē, pilnīgi noteikti nē. Tam ir arī ļoti, ļoti daudz apstākļu un faktoru, kas to ietekmē. Viens no šiem apstākļiem, protams, ir tas, cik ļoti priekšlaicīgi bērniņš ir piedzimis, jo tas diapazons ir patiesībā ļoti plašs. Pilnīgi atšķirīga situācija būs bērniņam, kurš ir dzimis, kā saka, izteikti priekšlaicīgi, tad 22, 23 grūtniecības nedēļās, vai kurš ir dzimis vēlīni priekšlaicīgi, tuvāk tam pilnās grūtniecības laikam, tuvāk tam 37 nedēļām. Tur būs ļoti atšķirīgas situācijas, bet tas nevienmēr ir izšķirošais. Reizēm var būt tā, ka bērniņš, kurš dzimst lielākās nedēļās, kaut kādu iemeslu dēļ ir sliktā veselības stāvoklī ar kaut kādām komplikācijām, tad arī viņš var nonākt šajā intensīvās terapijas nodaļā. Tādēļ priekšlaicīgās dzemdībās, ja nemaldos, vienmēr ir klāt neonatologs, mediķi, kuri pieņem šo lēmumu, ko darīt. Bet kādēļ tie bērniņi nonāk intensīvās terapijas nodaļā un ko dara vispār inkubators? Tas varbūt vienai daļai šķiet kaut kāds ļoti biedējošs. Pat inkubators, tā ir vieta, kurā bērniņiem tiek mēģināta nodrošināt pēc iespējas pietuvināta vide tai, kāda tā bija mammas vēderā. Tātad mitrums, siltums, aptumšots apgaismojums, plus, protams, tiem, kuriem ir nepieciešams, ir elpošanas atbalsts, tiek barots bērniņš dažādos veidos, jo viņš, ja ir piedzimis salīdzinoši agri, viņš pats vēl neprot ēst. Un tad bērniņi tiek baroti caur zondi, caur sistēmu, atkarībā no situācijas. Protams, jā, elpošanas atbalsts, medikamenti, izmeklējumi, kas tiek veikti, lai kontrolētu bērniņu veselības stāvokli. Un tas ir vienīgais, ar ko saistās intensīvā terapijas nodaļa, vai tur ir vēl kaut kas, tā kā, ja ir nepieciešams paplašināt šo jēdzienu? Intensīvā terapija, droši vien tas pirmais iespējas, kas visiem vecākiem ir ieejot šajā nodaļā, ir tas, ka tur ir ļoti daudz monitoru, ļoti daudz vadu, kas ir pieslēgta bērniņam, un tie monitori pīkst un izdod visādas skaņas. Un tas sākumā var šķist ļoti, ļoti biedējoši redzēt savu mazulīti, tādu maziņu inkubatorā pa vidu veselam vadu un trubiņu muģeklim un pieslēgtu pie visādiem aparātiem. Jā, tas ir tāds neierasts gads, kas
varētu būt diezgan mulsinošs un nepatīkami biedējošs sākumā. Bet, kas vēl notiek intensīvā terapijā, tad bērniņš tiek ļoti, ļoti rūpīgi uzraudzīts, viņš tiek aprūpēts mediķu uzraudzībā, principā visu laiku atrodās, līdz viņš ir pietiekami jau stabils un liels, lai viņš varētu doties, kā to sauc tādā tautas valodā, uz otro etapu, jeb uz neonatoloģijas nodaļu, kur viņš turpina augt, attīstīties jau kopā ar saviem vecākiem, atrodoties vienā palātā visu diennakti. Sirsnīgs tāds, paldies, ka tu paskaidroji kaut cik vienkāršā tādā valodā, ko nozīmē intensīvā terapijas nodaļa, jo tas tiešām izklausās tāds ļoti traknakstā, īpaša nodaļa un tāda, liktenīga no sērijas. Bet īstenībā tas ir, tā ir dota, cerība, tas gaišais stariņš, kad tā kā ir jāiedod laiks mazulim vienkārši būt šajā vidē, kas ir pielīdzināt mammas vēderam, un tad jau būs tas nākamais etaps, ko tu arī minēji. Jā, protams, pavisam mazajiem bērniņiem, kas ir viens no lielajiem riskiem, ir tas, ka viņiem nav attīstījušās pietiekami un nobriedušas plaušas, tādēļ viņiem ir nepieciešams elpošanas atbalsts, un to pārsvarā nodrošina šī intensīvās terapijas nodaļa. Jā, ir gadījumi, kad arī jau šajā otrajā etapā neonatoloģijas klinikā atrodās bērniņi ar elpošanas atbalstu, bet pārsvarā tomēr īpaši sākuma periods, tas tomēr ir šī intensīvās terapijas nodaļa. Vai ir kādi pieņēmumi, kas sabiedrībā ir aplami, ko tu esi pamanījusi un kas ir tieši saistīti ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem un ģimenēm, kas ar to saskarās? Jā, tādi ir. Un mēs arī biedrībā sadarbojoties ar mediķiem, esam konstatējuši, ka, un es pati to esmu piedzīvojusi, ka pasakot, ka tev bērns ir piedzimis priekšlaicīgi, tad liela daļa sabiedrības domā, ka šim bērnam ir kaut kādas veselības problēmas, ka ir attīstības problēmas vai kaut kādas citas lielas nozīmīgas problēmas. Tas patiesībā nav taisnība. Priekšlaicīga piedzimšana vispār nenozīmē, ka obligāti bērnam būs kaut kādas attīstības problēmas. Patiesībā lielākā daļa priekšlaicīgi dzimušo bērnu izaug un attīstās pilnīgi normāli, bez veselības problēmām, un pēc burtiski 1,5–2 gadiem neviens pat nevar pateikt, ka bērns ir bijis piedzimis priekšlaicīgi. Arī mans dēls šobrīd ir vesels, attīstījies pilnībā vienādi ar saviem vienaudžiem, un pilnīgi nekas neliecina par to, ka viņš piedzima 2 mēnešus pirms plānotā laika. Un kas ir varbūt jāpiemina, ka jā, riski, jo agrāk bērniņš piedzimst, jo ir lielāki riski, ka būs kaut kādas veselības problēmas bērniņiem, tādēļ, ka šī attīstība grūtniecības laikā nav notikusi līdz galam, bet tā nav garantija, ka obligāti kaut kas būs tāds. Ir gadījumi, un neviens gadījums, un ka bērniņi, kuri ir piedzimuši pat ļoti, ļoti agri, izaug un attīstās pilnīgi veseli. Diemžēl tā ir tāda laimes spēle, ko neviens nevar prognozēt, kurš gadījums būs kāds, jo tikpat labi var būt gadījumi, kad bērniņš, kurš ir piedzimis vēlākā grūtniecības laikā, tuvu pilnam grūtniecības laikam vai pat pilnā grūtniecības laikā, arī var būt ar kaut kādām paliekošām veselības problēmām. Jā, protams, tie riski tiem ļoti agri dzimušajiem ir lielāki. To mediķi visi apstiprinās. Tie riski ir lielāki, jo agrāk bērniņš ir dzimis, bet tas viennozīmīgi to nenozīmē. Un kā ir ar pašu terminoloģiju? Ar to, kā mēs sabiedrībā komunicējam par to, vai tajā tu esi redzējis arī kaut ko, kas iezīmē savu tādu nekorekto varbūt tendenci? Jā, ir šāda lieta, ka mums ir saglabājusies sarunu valodā no krievu valodas, no padomju laikiem, kas ir īpaši izplatīta mediķu vidē, un tā ir viena no lietām, par ko mēs biedrībā cenšamies runāt ar mediķiem un aicināt viņus uz šīs terminoloģijas maiņu. Pieminējuši, kādēļ tas tā ir, tas nav nekādā gadījumā pārmetums mediķiem, jo īpaši tiem, kas ir agrāk mācījušies medicīnu, viņiem
augstskolā ir bijis priekšmets neiznēsātība. Viņiem ir mācīts termins neiznēsāts bērns. Viņiem tas ir parasts termins, ko viņi lieto darbā kā profesionāļi, neiedomājoties par to, ka tas var būt ļoti emocionāli sāpīgi vecākiem, īpaši mammai to dzirdēt. Un es paskaidrošu arī, kādēļ tas tā ir. Jo runājot ar mediķiem, kad mēs par šo stāstam, tad viena daļa ir pat diezgan izbrīnīta par to, jo viņiem vienkārši tas nav ienācis prātā, ka tas tā var būt. Bet mammai dzirdēt, ka viņas bērns ir neiznēsāts, nozīmē tādu vainas sajūtas pastiprinājumu par to, ka viņi nav iznēsājuši bērniņu savā vēdrā līdz galam, līdz pilnam grūtniecības laikam. Jo vainas sajūta ir tā, ar ko saskarās, es domāju, pilnīgi visas priekšlaicīgi dzimušo bērnu mammas, kura vairāk, kura mazāk, bet saskarās. Un šis termins neiznēsāts bērns vēl vairāk to pastiprina. Un tādēļ tas, uz ko mēs ļoti aicinām mediķus censties piedomāt komunikācijā ar vecākiem, tomēr lietot terminu priekšlaicīgi dzimis, priekšlaikus, agrāk dzimis, šādus te neitrālākus terminus bez emocionālā tāda pievienotā kaut kāda elementa. Paldies! Un tad mēs pievērsīsimies vēl tādam būtiskam arī, skatam no malas par to, kā citiem, kas ir saskārušies vai šobrīd ir pazīstami ar kādiem vecākiem, kam ir priekšlaicīgi dzimis bērniņš, kā labāk komunicēt ar vecākiem, gan ar māmu, gan ar tēti, tā kā ko teikt, ko neteikt, un vispār vai ir iespējams kaut kā palīdzēt šajā situācijā, kā rīkoties tiem, kas ir apkārt, kas ir uzzinājuši, ka tas ir noticis ar viņiem zināmiem cilvēkiem. Jā, paldies, ka šo pajautāju. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo bieži vien tuvinieki, apkārtējie radinieki, draugi, uzzinot, ka kādā ģimenē ir priekšlaicīgi piedzimis bērniņš, ir ļoti apjukuši un nezina, kā reaģēt, kā izturēties, kā komunicēt ar šiem vecākiem, ko viņiem teikt. Tādēļ viena daļa izvēlās labāk drošības pēc nekomunicēt, jo nezin, kā to darīt. Tas ir tas, ko nevajadzētu darīt, nevajadzētu izvairīties no šīs ģimenes, vajadzētu tieši otrādi uzrunāt viņus un pajautāt, kā es tev varu palīdzēt, kā es varu atbalstīt. Ļoti konkrēts jautājums. Un tad jau šie vecāki paši pateiks, vai viņiem ir nepieciešama kāda palīdzība. Bieži vien tā var būt arī ļoti, ļoti praktiska palīdzība. Ja ģimenē ir jāaprūpē vecākie bērni, mājdzīvnieki, varbūt kaut kāds privātais bizness, kas ir jāpalīdz kaut kādā veidā, kaut kāda darba izdarīt. Tur var būt ļoti, ļoti daudz praktiskas lietas, ar ko var palīdzēt jau šai ģimenei. Tādēļ, ka viens vai abi vecāki atrodas ar mazulīti slimnīcā. Jo, ja ģimenē ir, piemēram, priekšlaicīgi pasaulē nākuši dvīnīši, vai retos gadījumos mums Latvijā mēs būtu arī trīnīši, tad ļoti bieži abi vecāki atrodas šajos gadījumos ar bērniņiem slimnīcā. Cik nu tas ir iespējams? Nu, lūk, un ja mēs runājam par frāzēm, ko var teikt šiem vecākiem, tad pirmā lieta ir, var vienkārši pateikt, es nezinu, ko teikt. Būt atklātiem, autentiskiem, godīgiem, un pateikt, es nezinu, ko teikt. Teikt, man ir ļoti žēl, ka tā notika. Un tas nebūs aizvainojoši, jo neviens vecāks jau nepriecājās, ka viņiem bērniņš ir piedzimis priekšlaicīgi. Jā, ir bērniņš, jā, viņu vajag, vecāks vajag apsveikt ar to, ka bērniņš ir piedzimis, par to, ka viņi ir kļuvuši par vecākiem. Pat ja tas nav pirmais bērniņš, tāpat viņi ir kļuvuši par vecākiem šim konkrētam bērniņam. Pateikt, jā, ka žēl, ka viņš piedzima priekšlaicīgi. Pajautāt, kā tu jūties. Un pajautāt to ne tikai bērniņa mammai, bet arī bērniņa tēti. Abiem vecākiem bērniņš nācis pasaulē priekšlaicīgi. Parunāties, var pat nerunāties, var vienkārši pabūt blakus un uzklausīt to, kas šiem vecākiem ir sakāms. Pat ja viņi tajā brīdī nevar parunāt, reizēm vienkārši pabūt blakus un paklusēt ir ļoti liels atbalsts. Ir forši novērst domas no visas tās slimnīcas ikdienas. Es ar ļoti lielu siltumu sirdī atceros, kā tad, kad es biju slimnīcā, viena no manām tuvākajām draudzenēm
atbrauc pie manas bērnu slimnīcu ar picu saldējumu, un mēs sēdējām ārā uz soliņa, pļāpājām un ēdām picu un saldējumu. Un tas bija brīnišķīgi, un es viņai vienmēr par to būšu pateicīga. Tas tiešām bija tas, kas bija vajadzīgs, ka šie draugi neaizmirst tevi, atrod to laiku, atbrauks pie tevis kaut vai uz pusstundu, parunāties un pabūt ar tevi kopā. Tas ir forši. Jā, tas ir tas, ko var darīt. Un, protams, var vienkārši pajautāt vecākiem, vai viņi vēlās pastāstīt par to, kas notika. Vai viņi vispār vēlās par to runāt. Nu, tās ir tās lietas, un tā, ko neteikt, man ir pierakstītas dažas lietas, ko ļoti daudz saka, viss būs labi. Nu, tā ir lieta, ko noteikti nevajag teikt šādās situācijās, jo mēs neviens to nevaram zināt. Arī ārsti to nevar zināt. Jā, pat ja statistika liecina, ka lielākā daļa priekšlaicīgi dzimušo bērniņu izaug veseli un viņiem viss tiešām ir labi, bet mēs tajā brīdī sākumā to neviens nevaram zināt. Jo var būt gadījumi, kad bērnam rodās kaut kādi sarežģījumi, iznākumi var būt ļoti dažādi, riski ir ļoti dažādi, situācijas ar šiem bērniņiem var mainīties ļoti strauji, pēkšņi, negaidīti, no ļoti stabilas var mainīties uz ļoti nestabilu, pateikt, viss būs labi, nu tā ir tāda vecāku raižu noliekšana, vecāku emociju noliekšana, tādēļ šo frāzi tomēr nevajadzētu izmantot. Vēl ko ļoti daudzi jautā, nu, kad jūs tiksiet mājās? Nu, to arī neviens nezina, precīzu laiku neviens nevar pateikt. Tas ir apstākļu kopums, no kā ir atkarīgs tas, kad ģimene ar šo mazulīti tiks mājās. Protams, to grib zināt arī paši vecāki, tas ir dabiski. Visi grib zināt, ar ko rēķināties, bet nav tāda viena noteikta laika nogriežana, cik ilgu laiku bērniņš pavadīs slimnīcā. Ja ir, es varu vēlāk arī padalīties vairāk par šiem kritērijiem, kas to nosaka, bet atgriežoties pie šīs tēmas par to, ko teikt un ko neteikt, tad nevajag teikt saņemies. Tādēļ, ka tas arī noliedz to, ko vecāki tajā brīdī piedzīvo. Un viņiem var būt ļoti daudz un dažādas un smagas emocijas. Un frāze saņemies, viss būs labi. Nu, tas tieši tāpat noliedz šīs te raizes un bailes un pārdzīvojums. Un tam ir vajadzīgs laiks, lai ar šīm visām emocijām vecāki tiktu galā. Un viņiem ir jādod šis laiks. Nevajag teikt, mammai nerauda pazudīs piens. Šo es savā virzienā arī dzirdēju. Tā nav taisnība. No raudāšanas piens nepazūd. Neieslīgšu arī šobrīd detaļās, bet raudāt vajag. Vecākiem ir jāļauj raudāt, jo raudāšana palīdz tikt galā ar emocijām. Un noslēdzoties un neļaujot šīm emocijām izplūst uz āru, piens noteikti nevairosies. Tādēļ, jā, šī ir tāda lieka frāze, ko nevajadzētu izmantot. Tad ir varbūt ne ļoti bieži, bet cilvēki, kas saka, nu, tev vismaz nebija jādzemdē liels bērns. Tev vismaz nebija jāstaigā ar lielu vēduru, jāmokās pēdējā mēnesī. Nu, tas ir ļoti, ļoti aizvainojoši pateikt bērniņu mammai kaut ko šādu, jo nekad nevienu neizvēlētos priekšlaicīgi dzemdēt, lai nebūtu jāstaigā ar lielu vēduru pēdējā mēnesī vai jādzemdē liels bērns. Tas ir ļoti aizvainojoši, bet šādi teikumi nav izdomāti, tādi ir bijuši teikti vecākiem, diemžēl. Un tad nevajadzētu vēl arī izteikt pieņēmumus par to, kādēļ notika priekšlaicīgas dzemdības. Tev nevajadzēja cilāt smagumus, tev vajadzēja klausīt ārstu, tev vajadzēja darīt to vai nedarīt šito. Vienalga, kāds bija iemesls, vecāki paši, pat ja viņi zina šo priekšlaicīgo dzemdību iemeslu, tad viņiem nav nepieciešams par to atgādināt, vairot vecāku vainas sajūtu, pamatoti vai nepamatoti, bet to nevajag darīt. Jā, nu tās ir tās, varbūt tās pamatlietas. Jā, nevajadzētu vēl arī varbūt salīdzināt, kur manam draugam arī bērns piedzima agrāk, viņam paskat izaug liels. Jā, tas var būt kā mierinājums vecākiem kaut kādā brīdī, kad paskatīties, kad priekšlaicīgi dzimušie bērni izaug lieli un stipri. Tas ir tā duāli, jo
kā jau es minēju, katrs gadījums ir ļoti atšķirīgs, un tas nenozīmē, ka viens izaug pilnīgi vesels, ka tas otrs arī izaugs tieši tāds pats. Jā, protams, ļoti liela iespēja ir, bet tas nevienmēr to nozīmē. Es tev pateicos par to plašo spektru, ko tu iezīmēji, no sākta galā par ko teikt un ko labāk neteikt un kā rīkoties un kā nerīkoties un, jā, atsaucoties uz īstiem dzīves notikumiem galvenokārt. Es domāju, mums ir laiks pievērsties par atbalstu, par to, ka līdzās medicīniskiem atbalstam liela nozīme ir, tā teikt, sabiedrības un dažādi iniciatīvu darbībām. Šodien tu esi pievienojis mums no biedrības Esmu klāt, un es ļoti vēlētos, lai tu pastāstītu vairāk gan par to, kā biedrība savulaik izveidojās, kas ir komanda, kas tajā darbojās, un tad jau risināsim tālāk jautājumu pa jautājumu par biedrību un tās darbību. Jā, biedrība ir radusies 2017. Neesmu šīs organizācijas dibinātāja, es iesaistījos tad, kad man pašai piedzima priekšlaicīgi bērniņš. Šobrīd patiesībā mēs esam tāds neliels, bet foršs stiprs kodols. Man ir brīnišķīga komanda, kur ir arī priekšlaicīgi dzimušu bērniņu mammas. Mēs ļoti labprāt priecātos arī par kādu tēti komandā. Ja kāds tētis ir gatavs iesaistīties, tas būtu superīgi. Mēs vēlētos, tā teikt, lai ir abi vecāki pārstāvēti, bet realitāte jau ir tāda, ka tā lielākā nasta, īpaši tajā sākumā ar bērniņu, tomēr pārsvarā gadījumi ir uz mammu. Un mammas dzīvo ar šiem bērniņiem slimnīcā, bet ar katru gadu arvien vairāk iesaistās arī tēti bērniņu aprūpē, un tas ir ļoti, ļoti forši un ļoti vajadzīgi un ļoti labi, ka aizvien vairāk tētu iesaistās ikdienas aprūpē ar šiem bērniņiem. Un tad par to, ko mēs biedrībā daram, mēs cenšamies tādus vairākus virzienus uzturēt. Viens ir šī informācija, kas ir vecākiem nepieciešama. Mums mājaslapā ir vecāku stāsti, kuri paši ir iesūtījuši stāstus par saviem bērniņiem, par to, kā viņi piedzima priekšlaicīgi. Tie stāsti ir sagrupēti tādās 3 daļās pa nedēļām, lai katrs vecāks pēc savas situācijas var paskatīties tā kā plus mīnus atbilstošākos gadījumus. Mums ir arī grūtniecības pieredzes stāsti, kas pagaidām ir vēl tādā attīstības stadijā ar vairāk ar akcentu uz to, kādēļ notika šīs priekšlaicīgās dzemdības, mazliet atkāpjoties vēl pirms bērniņš ir piedzimis uz to posmu, jo tas arī ir tāds neviennozīmīgs un sarežģīts jautājums, kuru varbūt ļoti daudz un dažādi iemesli, kādēļ tās dzemdības ir notikušas priekšlaicīgi. Jā, tie ir tie vecāku stāsti, tā ir viena sadaļa, tad informatīvā sadaļa, ko nozīmē priekšlaicīgi dzimis bērns, viss, kas ar to ir saistīts. Tā sadaļa gan mums ir šobrīd plānā viņu atjaunot, sadarbībā ar mediķiem, ar profesionāļiem, izveidot mazliet modernāku, jo viss mainās, protams, uz priekšu attīstās un ir tikai dabiski kaut kādas lietas ir jāatjauno. Mums ir tāds arī praktiskā atbalsta sadaļa, mums ir, piemēram, projekts Drēbju lāde, kas darbojās jau vairāk kā 3 gadus. Tā ir tāda mana ideja, kas tapa piepildīta un brīnišķīgi darbojās, jo patiesībā bērniņiem, kuri piedzimst priekšlaicīgi, viņiem tā ir vajadzīgas mazas drēbītes, kuras veikalos ir ļoti, ļoti grūti atrast. Ja viņas ir, tad viņas ir ļoti dārgas, tieši tikpat dārgas, cik pilnā laikā dzimušiem bērniņiem, bet vienkārši grūti atrast viņas ir. Un tad šis projekts darbojās kā tāda drēbīšu bibliotēka. Vecāki, kuru bērniņi jau ir izauguši no šīm drēbītēm, mums viņas atsūta. Mēs viņas visus rūpīgi sašķirojam, pārbaudam, vai viņas ir ļoti labā stāvoklī, izmazgājam, glabājam, un tad, kad mēs saņemam pieteikumu šim projektam, tad vecākiem vai no ar pakomātu uz jebkuru vietu, kur ir pieejams pakomāts, nosūtam vai arī aizvedam personīgi uz Rīgā esošajiem stacionāriem. Un tad, kad ģimenei šīs drēbītes atkal vairs nav vajadzīgas, viņi mums atkal sūta atpakaļ. Un tā šis projekts no mana bērna un vēl dažu vecāku drēbīšu kaudzītēm ir izaudzis jau par pietiekami lielu un vērienīgu projektu. Un mēs šī projekta ietvaros piedāvājam vecākiem
saņemt arī elektriskos piena pumpjus un elpošanas monitoru, un mums ir daudz dažādas lietas, ko mēs piedāvājam. Un vecāki izmanto šo iespēju, un tas ir forši. Un viena no tādām emocionālajām, man liekas, vērtībām, ko šis projekts nes, ir tas, ka, redz, tas bērniņš ir izaudzis no tādām drēbītēm, viņš ir kļuvis liels, spēcīgs, stiprs, viņam vairs nevajag, un viņš šo savu spēku un enerģiju labot caur šīm drēbītēm nodot nākamajiem bērniņiem, lai viņš var izaugt liels un stiprs un spēcīgs un vesels. Un tad mēs vēl rīkojam vecāku tikšanās dažas reizes gadā. Pagaidām mums ir bijušas vairākas reģionālās vecāku tikšanās, kas ir tādi ļoti sirsnīgi pasākumi, kur sanāk nepārāk kuplā skaitā, bet tas ir tā mērķtiecīgi domāts ģimenes no attiecīgā reģiona ar priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem. Mēs vienkārši runājamies. Mēs katrs izstāstam savu stāstu, savu pieredzi, un parasti šie pasākumi tiešām tādi ļoti, ļoti patīkami un sirsnīgi, jo tu redzi, ka tu neesi viens, tu redzi, kā šie bērniņi ir izauguši, ģimenes, kas nāk vairākas reizes jau uz šiem pasākumiem, tad tu redzi, kāds bērniņš ir paaudzies, vecāki dalās kaut kādās savās pieredzēs, un tā ir vēl viena lieta. Un tad, protams, mēs cenšamies tādā mazliet augstākā, lielākā līmenī, varbūt nopietnākā līmenī vēl darboties. Nopietnākā varbūt nebūtu pareizi teikts, jo visas šīs lietas ir ļoti svarīgas, bet atšķirīgas. Mēs darbojamies arī ar kaut kādām, piemēram, nevis likumdošanas, bet sapinos pati juristu būdama ar normatīvo aktu izmaiņām. Mums ir izdevies jau vienu reizi panākt to, ka tiek izlīdzināti pabalsti priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākiem, jo iepriekš šī situācija nebija vienlīdzīga. Vecāki, kuriem bērni piedzima priekšlaicīgi, saņēma mazākus pabalstus nekā visi pārējie. Tas pirms pāris gadiem vismaz daļai šo vecāku tika izmainīts, un tagad mēs esam procesā, lai šo situāciju izlīdzinātu visiem. Arī tādā veidā mēs darbojamies. Cenšamies veicināt sadarbību ar reģionālajām slimnīcām, kurās ir jaundzimušo intensīvā terapija Latvijā, lai arī reģionos šī aprūpe būtu pēc iespējas labāka, pēc iespējas modernāka, pēc iespējas vispusīgāka. Protams, mēs neesam mediķi, bet mēs darām to, ko mēs no savas puses varam. Mēs braucam uz starptautiskām konferencēm, lai mācītos par to, kā procesi un lietas notiek citās valstīs, sadarbojamies ar līdzīgām organizācijām no citām valstīm, lai viens otram dotu savas idejas, savu pieredzi un pēc tam no citām valstīm pārņemt un realizēt šeit Latvijā. Kā līdz jums nonāk jaunie vecāki? Kā viņi uzzina? Kas palīdz? Kādi ir tie ceļi līdz jums? Šiem te atbalsta iespējām. Un man vēl bija jautājums par tēviem. Tu jau pieskāries, bet mēs viņu kaut kā varbūt netik daudz izcēlējam. Manuprāt, mums jāparunā arī par to, par tēvu lomu šajā visā. Tu jau minēji, ka pienākumu ir vairāk. Tas, ko es vēlētos iespējams tev arī pajautāt, ir, kā tēviem šajā brīdī būt ar šo visu, kad uzkrīt vēl lielāka atbildība un viss pārējais, un kā komunicēt iespējams arī darba vidē par to, kad ir radusies situācija, iespējams ir vairāk jāpievēršas un iespējams neieslīgt detaļās, kas ir noticis ar ģimenē. Tā kā tas ir ļoti sensitīvs brīdis patiesībā, kad mīļoties sievai ir notikusi priekšlaicīgas dzemdības un zemes sagriežas kājām gaisā visdrīzāk. Ka mans jautājums laikam nedaudz izplūda, kā man skatās arī, bet tas jautājums ir tiešām, kā būt? Kā būt ar darba vietu, kā būt pašam, kā uz to skatīties? Un kur rast spēku pašam? Laikam man būs grūti atbildēt uz šo jautājumu pilnīgi pareizi, jo es vienkārši neesmu tēvs, es esmu mamma. Šeit vislabāk varētu atbildēt priekšlaicīgi dzimušo bērnu tēvi, kā viņi to ir piedzīvojuši, kā viņi tam ir gājuši cauri, kur viņi ir raduši spēku un kā viņi to ir izturējuši un kā viņi ir to sajutuši. Tad, mums biedrībā jau kādu laiku ir doma arī uzmeklēt kādu tēti, kurš būtu gatavs dalīties savās sajūtās un savā pieredzē un par to pastāstīt plašāk.
ar mērķi tieši būt par atbalstu citiem tēviem. Tātad, ja kāds tētis šo dzird, tad lai droši sazinās ar mums un piesakās, mēs būsim ļoti priecīgi un pateicīgi. Bet tas varbūt, ko es varu pieminēt, ko es zinu, ka pēdējos gados psihologi aizvien biežāk runā par to, ka arī tēviem mēdz būt pēcdzemdību depresija, ne tikai mamām. Tas nav nekas ārkārtējs, un tas risks ir lielāks, jā, tieši arī gadījumos, kad bērniņš ir piedzimis priekšlaicīgi, jo tas nes lielāku sarežģījumu kopumu vienkārši līdzi. Aicināt varbūt apkārtējos un tuviniekus un šī tēta draugus, kolēģus, jautāt tētim, kā viņš jūtās. Nevis māma, nevis bērns, bet kā pats tētis jūtas te visā. Neaizmirst par viņu pašu kā par cilvēku, jo, kā jau es laikam minēju, tad no tētiem tiek ļoti daudz sagaidīts. Visi pārsvarā, protams, un tas ir dabiski domā par to, lai bērniņam viss būtu labi. Nu, tad, ja kāds atcerās, tad viņš pajautā, kā mammai tur arī iet, bet tētim, kā tētim ir jāatbalsta mamma, tētim ir jāatbalsta, jārūpējās par bērnu, par māju, par jāturpina strādāt, ja vēl ir vecākie bērni, jārūpējās par viņiem. Milzīgs slogas, milzīgs atbildības un dažādu rūpju kopums, ar ko viņam ir jātiek galā. Jā, tētiem arī ir svarīgs šis atbalsts, bet, es laikam nebūtu korekts no manas puses mēģināt minēt, kas ir tie veidi, kas viņiem palīdz, jo tas droši vien tāpat kā sievietēm ir katram individuāli, vienam palīdzēs terapija, vienam palīdzēs sports, vienam palīdzēs izrunāšanās ar draugu pirtī vai pastaigas mežā vai makšķerēšana vai, kas no kuram. Es domāju, ka tas arī ir ļoti, ļoti individuāli. Dati saka, lūdzu, vai ar biedrību, es nezinu, ka man nav pat varbūt jautājumu, bet man vajag palīdzību, man vajag ar kādu izrunāt šo visu, un es jūtu, ka neviens no maniem apkārt esošajiem man īsti nesaprot, jo viņiem nav bijusi tāda dzīves situācija, jo arī pie psihologa, kas ir iespējams atbalsts, bezmaksas konsultācijas, kas mums ir valstī, nav tā emocionālā saikne, kas varbūt ir nepieciešama šajā brīdī, kad ir vēl kāds, kas zina, par ko es runāju, vai var jums rakstīt un aprunāties vienkārši cilvēciski, piemēram? Jā, protams, to var un var darīt droši. Mēs visiem, kas mūs ir uzrunājuši, esam atbildējuši, un tad, pēc situācijas, ja ir iespēja aizbraukt, satikties klātienē, es esmu nevienreiz braukusi ar vecākiem, pārsvarā ar mamām tikusies, mēs esam staigājuši pa bērnu slimnīcu, runājušās, un var arī sazvanīties, tas var būt ļoti, ļoti dažādi, bet es gribētu varbūt arī pieminēt, ka ir ļoti brīnišķīgi iespēja, ja nemaldos, gan tas ir Rīgā, bērnu slimnīcā esošajiem vecākiem, šis te PEP-mammu atbalsts, kas arī ir iespējams bez maksas, tā ir valsts programma, par kuru var arī mūsu biedrības mājaslapā uzzināt, un tā ir lieliski iespēja, ko es noteikti iesaku izmantot. Tad nedaudz apkopojot, tad sanāk, šajā brīdī, kad tas ir noticis, pēc atbalsta var doties būtībā pie jums, paprasīt vairāk, tad ir medicīnas personālam paprasīt par PEP-mamām, vai ir vēl kaut kas, ko var paprasīt personālam, vai vairāk nav nekā? Ir noteikti ir. Es ceru, ka es neko neesmu palaidusi garām, jo bet es zinu, ka Stradiņas slimnīcā it kā arī ir pieejams psihologs, bet pilnīgi noteikti psihologs ir pieejams bērnu slimnīcā, un bērnu slimnīcā ir pieejama arī kapelāne. Tieši par kapelāni es esmu dzirdējusi ļoti, ļoti brīnišķīgas atsauksmes par to, ka viņi ir fantastisks emocionālais atbalsts vecākiem. Tādēļ ar to, kā ar viņu sazināties, tur noteikti bērnu slimnīcā personāls zinās, ieteiks un atbildēs. Un, jā, tā kā šis profesionālais atbalsts ir pieejams un ir jājautā pašiem, bet es zinu, ka arī bieži vien ir grūti pajautāt šo atbalstu un palīdzību palūgt. To piedāvā arī personāls, cik es zinu. Vismaz bērnu slimnīcā. Es lūdzu paskaidro, ko nozīmē kapelāns. Mazums kāds nav dzirdējis, nav sastapies savos ceļos ar cilvēku, kas ir kapelāns. Man pašai gan arī nebija tā iespēja ar viņu sazināties, jo es tajā laikā, kad biju pati slimnīcā, nezināju par šādu iespēju.
Plāns, principā, ja nemaldos, baidos kļūdīties, ir mācītājs, kas šajā gadījumā strādā bērnu slimnīcā un atbalsta tur esošos vecākus. Ne tikai priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākus, bet visu pacientu, kuriem tas ir nepieciešams, vecākus un ģimenes. Bet es varbūt arī kaut ko esmu nepareizi pieminējis, tad es atvainojos par to. Mums ir laiks arī pietuvoties tas, ar ko sastopās šie vecāki, ko mēs minējām sākumā, ir zaudējums, kas nav tieši kā mazliet ir aizgājis uz viņu pasauli, bet drīzāk par to, kad mēs zaudējam šīs gaidas, mums ir savas ekspektācijas un mūžīgais jautājums, kas uzreiz parādās, kāpēc ar mums tas notika. Līdz ar to parunāsim par emocionālo, tā teiksim, ietekmi uz to, ko atstāja šis dzīves notikums, kuru mēs noteikti neviens nekad nebūtu vēlējušies, ka tas notiek ar mums tuvu cilvēku vai ar mums pašu. Līdz ar to tas mans jautājums tev ir, vismaz arī novērojums, ja tu vari to komentēt no tavas pieredzes šajā visā darbojoties, kāds ietekmē partneru attiecības un ģimenes dinamiku kopumā, kad ir iestājies negaidīts pavērsiens, un kāds var ietekmēt tālāk, ne tikai tajā mirklī, bet arī uz tālāko posmu attīstības. Jā, nu droši vien es nekļūdīšos, ja es teikšu, ka priekšlaicīgas dzemdības ir notikums, kas kaut kādā mērā paliek uz visu mūžu ar vecākiem. Tā ir pieredze, ko nekad neaizmirst, un tā ir ļoti īpaša pieredze. Es teiktu, ka priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecāki, nu tā ir tāda savā veidā kopiena, jo tas droši vien ir līdzīgi kā ar jebkuru grūtu, sarežģītu dzīves pieredzi. To var līdz galam saprast tikai tas, kurš pats tam ir gājis cauri. Un tas ir tas vienojošais elements. Es domāju, ka tas līdzīgi ir ar īpašo bērnu vecākiem, tas līdzīgi ir ar tiem vecākiem, kuri ir zaudējuši bērniņu. Tā lietā, kas ir kaut kādā veidā bijusi ļoti izaicinoša, sarežģīta, tā sajūta, ka otrs ir gājis līdzīgam ceļam cauri, apvieno. Es zinu, ka vecāki, pat kuriem šie priekšlaicīgi dzimušie bērni jau ir paši pieauguši, dibina savas ģimenes, viņi tāpat to pieredzi nes sevī un joprojām identificē sevi ar šo notikumu kaut kādā mērā. Droši vien tā intensitāte būs atšķirīga arī no katra cilvēka, no viņa personības, kā viņš ar šo notikumu, kas ir traumējošs notikums, ir strādājis vai nav strādājis, kāds ir viņam bijis atbalsts pieejams, kurš varbūt ir gājis terapijā, to strādāt, kurš nav, kurš pats ir kaut kādā veidā ticis cauri. Tie ceļi ir dažādi, tā būs katram ļoti, ļoti individuāli droši vien. Tev nedaudz vēl mēģināšu padziļināt to jautājumu. Kas varētu būt tie soļi, ko varētu darīt, lai nebūtu tas pārmetums sev pašam? Šeit laikam domāju tieši māmiņu, ar kur tas notic, kurai, kā jau tu pati arī minēji, ir dažādi pārmetumi un šaustīšanās par sevi, par to, ka viņa nespēja un ka tas tā ir noticis un apšaubīt, ka viņa ir vainīga tajā visā. Kas ir tie soļi, kā palīdzēt sev pašai tajā brīdī? Tavuprāt, varbūt tas, ko tu esi novērojis, un mēs noteikti neņemsim to, kas ir viennozīmīgā patiesība. Tas ir tavuprāt, kā tu uz to, kādi būtu tie soļi? Es domāju, ka pirmais, ļoti viegli var pateikt, dari tā vai nedari tā, bet realitātē to īstenot ir daudz sarežģītāk. Bet pirmais, ko es gribētu teikt, varbūt mammai, jebkura mamma ir izdarījusi labāko, ko viņa varēja tajā situācijā, kurā viņa bija tajā brīdī, ņemot vērā attiecīgā brīža apstākļus un informāciju, kas bija pieejama. Es tam līdz sirds dziļumiem ticu, katra mamma dara labāko, ko viņa var, un tas ir ļoti būtiski. Mēs neviens nevaram radīt brīnumus, mēs nevaram izdarīt neiespējamās lietas, un reizēm neviens nevar ietekmēt kaut kādus procesus, kas notiek, bet mēs katrs daram labāko. Man šķiet, tas ir tas, ko ir svarīgi atcerēties, ka katra māma dara labāko to, ko viņa var tajā brīdī. Jā, nu, tā ir tā pirmā lieta, kas man laikam nāk uzreiz tā prātā. Nu, kāda vēl soļi varētu būt?
saņemties drosmi atzīt, ka nav ok, ka šis nav ok, ka man ir grūti, ļaut sev just visas tās emocijas, kas nāk, neslēpties aiz tām emocijām, un pieņemt, ka drīkst būt grūti, ka drīkst nākt draudienas, ka drīkst dusmoties vienalga uz sevi, uz bērnu, uz partneri, uz pasauli, uz mediķiem, uz jebko. Tās ir tās emocijas, kas tajā brīdī ir, un ļaut viņām būt. Jo tas ir normāli. Nedzīvot varbūt tajā ilūzijā, ka nē, viss ir labi, es pati visu varu. Ja šķiet, kad ir pagrūtu, palūgt to palīdzību, pameklēt iespējas, kaut vai 2 vārdus pateikt kādam no personāla, kad man ir grūti, vai man vajag palīdzību. Tas nav viegli pateikt, man vajag palīdzību, tas ir ļoti grūti, bet tādā veidā palīdzot sev, mamma palīdzēs arī bērniņam, jo bērniņš jau joprojām ir daļa no mammas. Pat ja viņš ir piedzimis, viņš joprojām ir daļa no mammas. Palīdzot sev, mamma palīdzēs arī bērniņam. Varbūt tā ir kaut kāda motivācija rast šīs atbalsta iespējas. Runāt ar uzticamiem cilvēkiem, jā, kā jau mēs minēju, tas var būt draugs, tas var būt bērniņa tētis, kāds tuvinieks, speciālists, atbalsta persona. Jebkurš cilvēks, kurš šķiet tajā brīdī palīdzošs. Es vēlēs tev pajautāt, kam dēļ ir šis grūti palūgt palīdzību un atzīt to, ka man ir grūti? Droši vien tas nozīmē atzīt, ka es ar kaut ko netieku galā, un tas nav viegli un patīkami. Īpaši mums tiem cilvēkiem, kas ir pieraduši vienmēr būt kustībā, dinamikā, skriet, darīt, varēt, visu paveikt, būt 100 vietās vienlaicīgi. Mamām man šķiet tas ir īpaši izteikti vienlaicīgi rūpēties par bērniem, māju, darbu, visu, ko vien var, un tad kaut kādā brīdī pateikt, ka, es netieku galā vairāk. Man ir pagrūtu, ir emocionāli grūti to saprast un pieņemt, atzīt, ka es kaut ko nevaru. Tev šķiet, ka ģimenēs ir viegli par šo runāt, viegli runāt par to, ka ir šis grūtums, ir šīs pašas sēras, kā ar to visu? Kā to ielaist mājās un būt brīvam par to, ka tu jūties tā, kā tu jūties ar to visu situāciju, lai arī pieņemsim, ka mazulīts jau ir izrakstīts un ģimene tā kā ir mājās, jau viss pamazam soli pa solim, tas zaudējums, tās sērs un tas grūtums jau nepazūd uzreiz, noteikti izejot ārā no slimnīcas telpām. Nepazūd, satraukums par bērniņu veselību nākotnē jau saglabājas. Un, protams, viņš ar laiku mazinās, jo bērniņš aug lielāks, tas satraukums mazinās. Pašā sākumā viņš ir vēl pietiekami liels, arī esot mājās. Un ir ļoti mazliet paradoxāli varbūt, ka visi ļoti gaida to brīdi, kad tiks mājās no slimnīcas. Ļoti bieži vecāki tikko ir nonākuši mājās pēc šīs ilgās būšanas slimnīcā, sākumā piedzīvot tādas tā kā bailes, jo viņi pēkšņi ir vidē, kur vairs nav medicīniskā atbalsta un personāla, kurš jebkurā brīdī var pieslēgties, jebgadījumā kaut kāds. Pat ja tam, pārsvarā jau visiem, kas tiek izrakstīti mājās, viņi ir pārliecināti, ka viņiem viss būs ok, lai viņi mājās varētu turpināt dzīvot. Bet vecākiem bieži vien ir ļoti liels satraukums par to, ka viņi var kaut ko nepamanīt, ka viņi var kaut ko palaist garām, un kā es tagad tikšu galā. Jā, tas ir tāds brīdis, ko visi ļoti gaida, bet kas arī nāk ar zināmu satraukumu tomēr. Ir kaut kādi ieteikumi, kā mazināt satraukumu šajos gadījumos? Kā runāt ar sevi, tā teikt? Droši vien, ka jā, kā viena no lietām ir tīri loģiski pateikt sev, ka mūs nelaistu mājās, ja kaut kas nebūtu kārtībā. Paļauties uz mediķiem, ka viņi zina, ko viņi dara, just bērniņu. Īpaši mamām. Tā ir ļoti brīnišķīga spēja mammai just bērniņu. Un to arī darīt. Un mājas sienas jau palīdz un dziedē un stiprina un atbalsta. Un es domāju, ka tas ļoti daudziem ir arī tāds būtisks elements. Pēc īsa brīža, kad tas pirmais satraukums ir pāri, tad viņi saprot, ka viss ir labi, ka bērniņš ir drošībā un ka viņi tiek ar visu galā. Turklāt šiem mazulīšiem, kuri ir dzimuši pirms
pilnām 34 nedēļām Latvijā ir pieejama ļoti brīnišķīga tāda, kā viņu tautā sauc, follow-up programma, kad noteiktos laikos bērniņus ved pie ārsta neonatologa, kuri uzrauga bērniņa attīstību līdz pat 2 gadu vecumam, līdz 2 koriģētajiem gadiem. Jā, tas ir tāds interesants, varbūt vēl fakts, ko var pieminēt, ka priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem līdz 2 gadu vecumam rēķina 2 vecumus. Faktisko vecumu, tad no datuma, kad viņš ir faktiski piedzimis, un tad otrs datums ir koriģētais vecums, kuru rēķina no šī noliktā dzemdību datuma, kad viņam būtu bijis jāpiedzimst pēc pilna grūtniecības laika. Jo, kādēļ tas tā atšķirība? Tādēļ, ka tā attīstība līdz tiem 2 gadiņiem pārsvarā notiek pēc tā koriģētā vecuma. Nevar sagaidīt attīstību no bērniņa, kurš ir dzimis pilnā laikā, tādu pašu kā no bērniņa, kurš ir piedzimis 3 mēnešus pirms plānotā grūtniecības laika. Tādēļ jārēķina šos 2 vecumus bērniņiem. Uz šīs pozitīvās nots, jo mēs nonācām pie ļoti pozitīvas nots īstenībā, man tā šķiet, vai ir kaut kas tāds, ko mēs šajā sarunā neesam izrunājušas, un tu vēlētos ar to padalīties? Mēs, man liekas, pietiekami daudz lietas tā kā apskatījām, tā uzreiz laikam uz sitiena varbūt nē. Vienīgais, ko es varbūt vēlos noslēgumā pateikt vecākiem, kad viņi nav vieni šajā stāstā un pieredzēja, ka tas notiek ar ļoti daudziem, daudzāk nekā varbūt var iedomāties. Cilvēki vienkārši par to nerunā, tagad runā vairāk nekā kādreiz, bet kad nekautrēties, lūgt atbalstu un meklēt informāciju. Sajust, ka jūs neesat vieni, kam tas notiek. Dācis sirsnīgs, paldies par mūsu sarunu, un es, kā vienmēr, jau arī ļoti ceru, ka šis stāsts un mūsu saruna palīdzēs pirmkārt iedrošinās kādu no jaunajiem vecākiem atdalīties ar savu stāstu, sazināties ar jums, un iespējams kāds jaunais tēvs arī padalīsies ar savu stāstu, kā viņš atbalsta savu mīļoto sievieti bērna mammu. Jā, ļoti, ļoti sirsnīgi bija ar tevi parunāties, ar to atvērto sirsnīgi, kas tev ir darot darbiņu, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgs, arī vienā no trauslākajiem dzīves posmā, ko ir piedzīvot sieviete. Tāpēc mans siltais apskāviens sūta uz tavu pusi. Ja šo sarunu klausies kāds, kurš nav vecāks, tad vismaz ņemam vērā, ka arī kaut kam tādam jaunie vecāki var iet cauri, un tāds, manuprāt, ļoti labi minēja, kā labāk runāt, kā mēs varbūt varam palīdzēt, un galvenokārt, ka tās var būt ļoti mazas darbības, un dot šo izvēli, kā rīkoties galvenokārt vecākiem, nekas nav pašam jāizdomā no jauna, galvenais ir pajautāt un uzklausīt cilvēku, kuram ir sarežģīts dzīves brīdis, jo tas noteikti ir sarežģīts, to nevar savādāk nosaukt. Tā kā liels paldies, Dace, un tad jau līdz kādai citai reizei. Atā! Paldies, ka uzaicināji un uzklausīji.